Pasaules, čau! Opa! Ko? Sveicināts, čau! Valsts policija? Valsts policija. Omegas. Klau, kas nav kārtībā ar valsts policiju? Vari paskaidrot Kas īsumā? nav kārtībā? Viņi ņem Jā. kukuļus. Viņi man ir tāda teorija, ka viņi arī varbūt apkalpojušais personāls. Pieņems bāzes Coca-Cola pudeles citiem dirsā. Viņi drāž kolas Un pudeles kā citiem mūsu dirsā. policija atšķiras no... Jā, ir tāda vienkārši tāds stereotips, ka Krievu policija, tiem, kuri ieslodzītie, viņiem bāž Coca-Cola pudeles dirsā, lai tie sāktu runāt. Lai sāktu runāt Pilnas ar kolu, protams, lietā. policistiem vai policisti bāž? Nē, policisti to dara, tā ir policistu taktika. Bāzt pilnas kolas pudeles dirsā. Un kā viņi bāž? Konkrētai kaut kādai grupai noziedznieku vai? Nē, vienkārši, piemēram, tur bija viens tiktokeris, kurš nofilmēja video, it kā tā kā izsmejot tie, kuri karo Krievijā Ukrainā no Krievu puses, vai ne? Jā. Un viņu pieķēra, tur kaut ko tur 3 dienas, viņu turēja, un beigās arī vēl to izdarīja. Es kaut ko tādu reiz dzirdēju, jā. Kāpēc viņi to dara? Kāpēc viņi to dara? Viņi slim galvā gan jau ir. Jā. Gan jau. Jā. Tur viņiem jau nav rakstīts tā kā, ķipa, viņi darba kārtībā, ka tagad viņiem jābāž kolas pudeli dirsā iekšā. Tā. Viņam tur pēc reglamenta pierakstīts. Katrs policists, kurš kļūst par policistu, viņš kļūst caur Coca-Cola pudeli. Bet viņi bāž. Un turpina strādāt par policistiem. Tā arī to dzirdējis, jā? Es esmu dzirdējis, jā. Es, protams, neesmu pats to piedzīvojis. Tas ir pizdzēts vienā vārdā. Paldies Dievam. Jā. Kas tev jauns? Kā īsti ārzemēs tagad Vācijā. Tu viesnīcā tā es redzēju bildi? Jā. Video īstenībā. Jā. Es arī tad atbraucu uz saviem laukiem. Es iespējams biju rādījis kaut kā pa video. Tagad laukos? Jā. Ar 0,7 Jim Beamu. Opā. Te varēs jau vienkārši atpūsties diezgan labi, godīgi sakot. Jā, atpūtīšos. Man bija plāns braukt uz Rīgu, tetovējumus taisīt pie draudzenes, bet es izstāstu, ka izpaliks padzīvošu, atpūtīšos pa laukiem. Tā kā tā. Jāsņika. Tu vēl armijā? Vai vairs nē? Nē, tā kā saku, es tagad, nē, es neesmu. Saproti, ģenerāļa Štrīpiņa pavēles negribas pildīt nevienam. Tā armijā, viņš jau līdz armijai ticis? Ka viņš jau... Paga. Ka viņš ir armijas Štrīpiņš? Oi, pizdzets. Nē, es nezinu, vai viņš ir armijā, godīgi sakot. Viņš ir armijā vai nav? Kas ar ģenerāli Štrīpiņu ir? Man liekas, ka ģenerālis Štrīpiņš ir kaut kāds armijas slepenā izlūkdienesta ģenerālis. Tad viņš nav līdz galam tā kā armija, kas ir armija, piemēram, tā kā tu, piemēram, aizēji uz armiju, ne? Tad tur izēja tās visas apmācības armijas, un tad tev ir visa uniforma, jā, tu strādā par izlūku. Un tev tur konkrēti bija tie tanki, ja? Un tā, tu tā kā, armijnieks, tā kā. Viņš ir tāds kā, viņš pateikt, ka viņš pats sevi iezīmē kā ģenerāli. Nē, tas ir kaut kāds kreisais kantors, kaut kāds, kurš varētu būt zem armijas. Es nezinu, vai zem militārās politikas, kā piemēram. Ko? Kā, piemēram, Krievijā ir tas Wagners, piemēram, pie mums ir ģenerālis Štrīpiņš ar savu štopuļu. Kaut kāda, Štrīpiņa, kreisā armija kaut kā. Nē. Jā. Es esmu dzirdējis vienkārši Rīgā par to daudz runāt, ja par kaut kāds armijas izlūkdienas, kad staigā apkārt kaut kādi šie tarakāni ar balsīm galvā, un viņiem ir tas pieslēgums, tā kā līdzīgi man. Un viņiem tur ir kaut kāds bunkurs slepens kaut kur, nezinu, vai armijā, vai kaut kādā, nezinu, kaut kādā tur kreisajā mājā, kaut kādā.
un tad viņi runā caur tiem tarakāniem. Tā ir kaut kāda metafora, cipa tarakāni galvā tur ar balsīm, vai Viņus vienkārši sauc par vai tam ir tarakāniem, kaut jā, kāda stiprāka jēga? viņus vienkārši sauc par tarakāniem. Mums, nu, ja viņiem jau nav nekāds tas baigā, viņi jau nav, viņi ir kaut kādi vispār, tur, piemēram, tā kāds pedofils Kaspars, viņš jau vispār tajā izlūkdienestā ir ticis, tāpēc, ka viņš ir kaut kādā huizin, kādā veidā paņēmis ciet, un viņš ir piekritis sadarboties ar kaut kādiem tiem pēdiņiem. Un vienkārši tas izlūkdienas vienkārši sastāv no kaut kādiem šizofrēniķiem un invalīdiem. Invalīdiem un šizofrēniķiem. Nu, tas nav smieklīgi, bet vienkārši iztēlojos to skatu, ka ir vienkārši kaut kāda māja, kas ir pilna ar visādiem kropļiem, kas ir savākt no visādām Latvijas malām un kaut kādiem pilnīgākiem tur, nezinu. Zini, man tagad, godīgi sakot, vispār interesanti kļūt. Tu reāli tam visam tici, vai tas ir vienkārši joks, kā tu mēģini citus izjokot, teiksim? Jo man tāda sajūta, ka tu mazliet... Nē, es vienkārši pats. Tu esi gudrāks nekā liekas no sāna, teiksim tā, es tev ko gribu pateikt. Nē, es vienkārši pats uz kaut kādā ziņā ahujā tādā ziņā, ka es esmu apzvanījis visas tās iestādes, ja. Arī es esmu drošības dienestā tur bijušiem kolēģiem prasījis, what the fuck, kas tie tādi ir. Un viņš, nezinot, ja, drošības dienas saka, viņi neko tādu nezina, ja. Kā tā var būt, ka, es zinu, ja, drošības dienesta darbinieks nezina. Tas ir krūtāks par drošības dienestu. Nu, ka es kaut ko, redzu vairāk nekā viņi, vai arī viņi vienkārši arī ir, vai arī viņi vienkārši arī ir tie kropļi, un viņi vienkārši savā starpā ir vienojušies, ka viņi tikai nestāst, kad, nu, mēs esam arī, tie urodi. Bišķi pat Queenā, Kroči. Tev nebija tādā gadījumā piedāvājuma strādāt drošības dienestā? Es zinu kaut ko viņi nezina. Es tur strādāju kādreiz. Kas tur kādreiz darbojos? Dirs. Nu, es tur biju kā algotnis. Valsts apmaksāts algotnis drošības dienestā. Jā. Kādi ir kritēriji, pēc kuriem cilvēki liekas aizdomīgi? Aizdomīgi? Pilnīgi. Nu, pēc kādiem kritērijiem? Tā kā konkrēti. Man vairāk bija par krieviem. Nu, tā kā man bija jāmeklē kaut kas, kas ir, nevis jāmeklē, bet jāpievērš uzmanību. Čau, Benār. Jā. Jāpievērš uzmanību kaut kādām tur detaļām, kur ir, nezinu, kaut kādas Krievijas mūzika, Krievijas izteicieni, Krievijas vienalga kas tur, Krievijas kaut vai mūtens, Krievijas tur tekstiņi, nu, viss, kas ir kaut kas, kas ir krievisks, ja, tas tur tam jau uzreiz jau to jau jāskatās, ir ķipa, nu, kaut kā tā, nu, es gluži tā kaut kā, bet, nu, tas vienkārši nāk no Krievijas. Kas to visu kaut kādā veidā varētu ietekmēt, es pareizi saprotu. Mūsējos cilvēkus. Nu, jā, tas var ietekmēt. Nē, es esmu cieši, ko jūs te darāt. Es rezidentu spēlēju. Mēs runājam par drošības dienesta algotņiem. Bet tagad man liekas, ka tas viss darbs ir vispār pilnīgi vējā. Nu, viņš ir par kādiem idiotiem to varbūt stāst, ka skatīties uz kaut kādām krieviskām, ja tur, ja kāds publicē kaut kādu krievu dziesmu, ja, ķipa davai za žiziņu, ja. Un tad tev uz viņu jāskatās kā kaut kādu, kurš ir kaut kāds, nu, nāk no Krievijas. Bet man šobrīd liekas tā, ka viņiem tur strādā tikai tādi, ja, kas klausās davai za žiziņu un visu to pārējo huņu. Lūk, atklāti sakot. Es tagad kā esmu, piemēram, rezervists, vai ne? Jā. Zem manis ir kaut kāds skats, teiksim tā, mani kaut kā vēro, skatās tur kaut ko tam līdzīgu, vai viņam it kā pohuj? Nu, nezinu. Vai it kā vienalga vajadzētu būt nu, ja es nemaldos, baigi nav. Es vienkārši atnācu iečekot, es atkal savās darīšanas. Nīģi, tu esi spēlēts Resident Evil? Man būtu... 8. man arī patika, 5. arī patika, 6. ar kopā jautri, jā? Jā, vienam pašam nē. Man kaut kur starp 4. un 7.
Nevar izlemt. 8. Tas ir arī tā- man patīk. 8. man patīk vairāk nekā 7. 7. man kaut kā nevisai. Man patīk 7. kā liku klučs. Pirmo reizi tā. Nu, labi, ne pirmo reizi, kas nebija. Nu, jā. Nē, vienkārši 7. ir strašnāks nekā 2. piemēram, vai 4. vai. Jā, es vienkārši, tur tā bija spēlēs, un tad 7. un tad var likt klučs, ja tu gāji. Man likās, būs kaut kā līdzīgi. Jā. Nē, nebūs līdzīgi tas točna. Bet tu Jā. otro neesi spēlējis. Es esmu tagad 5. iesācis. Nu, 5. arī kopā ir jautrāk, godīgi sakot. Nu, es gāju pie savu draugu spēlēšu spēlēt 5. Mēs tur kaut kad jāaiziet atkal un paturpina. Nu, tad es došos. Jauku vakaru jums abiem. Čau. Tā bija īsā reklāmas pauze par Resident Evil. Esam atpakaļ. Mīļa intervija saruna. Joe Rogan podkāsts ar LV Mogu. Moģis un Mīļis. Pagā, tā tomēr ir intervija. Nē, Pagā, tev vēl palikuši šitie, tev vēl ieraksts palicis no pagājušās intervijas. kas bija pagājušā intervija? Ja mēs kaut ko tur filmējām, bet man pēc tam vajadzēja aiziet kaut ko nopirkt. Vai mēs kaut kurieni aiziet, un mēs pēc tam neturpinājām, jo es pēc tam aizgāju ar draugiem buhāt. Tur bija kaut kāds prikals. Es arī filmēju. Es atceros to, kas bija super lielā pālī. Jā. Mēs bijām sazvanījušies. Es tajā laikā vēl ar tiem bombžiem dzīvoju. Tas bija bombžu dzīvoklis, ja, kad es zvanīju. Nu, kad mēs sazinājāmies. Jā, es tad... Laikam, jā. Es nezinu, man jāpatīk. Jā. Bet tad man bija, atceros, ka man tajā laikā bija ritīgi arī pārbāzts telefons. Un man liekas, ka kamēr mēs runājām, man atmiņa laikam izbeidzās, kas tam līdzīgs. Tāpēc es nezinu, vai man ir tie uzfilmējumi saglabājušies. Tu uz telefona to visu ierakstīji? Jā. Es jau tagad tikai pārsvarā telefonu darbojos. Nu jā, principā. Nē, zini, es tev pateikšu tā, es kādu laiciņu biju tikai ar telefonu kā vienīgo vispār ierīci, un nekā tur laba baigi nav, godīgi sakot. Tomēr kompis var noderēt. Jā, man kompi vajag. Ar kompi interesantāk. Tas, kas jau ļoti ilgu laiku, es jau kaut kādu gadu izmantoju tikai telefonu video apstrādāju. Līdz ar to es arī gadu arī neesmu lietojis arī narkotikas priekš video apstrādes, tā kā kaut kādiem radošiem darbiem. Un es tik laiku domāju, ka man vajadzētu kompi nopirkt, un es atkal varētu paņemt kaut kādu mefedronu, mjau, un tad, tur, nezinu, pavaibot kaut ko pasādēt pie kompi, tur pataisīt kaut kāds viģiks, tur pastīties uz lietām. Tev mefedrons palīdz ar šito visu? Nu, viņš palīdz, jā. Es, protams, to daru Mefedrons taču ir vairāk tāda kā krievu tēma. Es nezinu, vai pie mums vispār mefedrons ir. Jā, kā mefedrons ienāk tikai vispār Latvijā iekšā. Tie krievi gan jau, ka speciāli latvieši grib noindēt. Un viņi mefedrons ticis pilnīgi līdz manīm. Es fucking sāc lietot mefedronu, lai taisītu viģiks montētu. Es nezinu, man tīri kaut neiedvesmoja, bet vispār tā, zāli iekurīt un tīri labi. Jā. Man atkal tie stimulanti patīk, jo tad man kaut kā tas fokus tāds lielāks. Plusot, es ķēru vienkārši kaifu no tā darba, ko es daru. Es vienkārši sēžu pie kompja, gleznoju taisu, tur kaut kādas tās bildes, man vienkārši stāsti veidojuši paši no sevis, un mans prāts ir ātrāks nekā tam visam pieslēgumam. Un tas viss pieslēgums, visi tie invalīdi vienkārši tās 2 dienas vai 3, ko es pēc kāda dragāju. Vienkārši bļauju, tā kā apstājies, lūdzu apstājies, tu psihopāti. Es vienkārši 3 dienas vienkārši sēžu pie kompi, tā es kaut kādas video, un tā kā pats domāju ar savu smadzeru, un tu vienkārši Kaspars tur jūdzās nost, viņam tur sirdslēkums sākās, un visi tie invalīdi vienkārši kaut ko psiho ādās. Es arī esmu dzirdējis to, ka daudziem tur Rīgāmniem čomiem, kuriem arī ir pieslēgums, ka viņi tos savus parazītus sarkantus šitādā veidā ir nonarkojuši. Nu, ja tev ir, piemēram, militārās pieslēgums, tu vari sākt mest iekšā, tur, nezinu, LSD, tur iejaukt LSD kopā ar spīdu, ja, pats tu it kā to visu izturēs, ja, bet tie visi invalīdi, kas ir tajā bunkurā, viņi nespēja tā kā uztvert tik daudz informācijas, viņi vienkārši to savās 4 sienās jūdzās nost. Nu, tajā
Pagaidi, veci. Veci, klau. Sāksim ar to. Man ir militārais signāls vai nav? Man liekas, tad viņš ir visiem. Es esmu signāla iedarbībā. Viņš ir Es visiem, nezinu, domāju. kādā, bet moš tev kaut kāds ir, varētu būt kaut kāds, nezinu, armijas pieslēgums ar kodiem tur. Jo man jau arī ir vairāk pieslēgumu. Man ir tas mans pirmais, kas man bija, kad es jau sīks biju. Nezinu, no 14 gadiem, kad parādījās kaut kāds, nevis personības dubultošanās, bet es 14 gados vienkārši sāku ar sevi runāt. Un tad es pēc tam sāku domāt tagad, varbūt tas ir tāpēc, kad man jau tajā laikā ķipa jau kāds pieslēdzās, bet viņš tikai, viņš vienkārši ar manīm tādā veidā komunicēja, tas, kurš bija man ielīdis iekšā ar to signālu pieslēgumu. Un tā, un tad vienkārši tagad kaut kāds 5. Tev bērnībā nebija tāda doma, ka visi apkārt man ir roboti, es esmu vienīgais šeit cilvēks ar saprātu. Nē, bet man bija fantāzija kaut kāda hiperaktīva fantāzija, un tad man vēl bija, es nezinu, tāpēc, ka esmu video spēles biju pārspēlējis, es viens pats vienkārši gāju pārā ar tādu sajūtu, ka es eju misijās, un es eju pretī cilvēkiem, un tad tie ir kaut kādi objekti, pret kuriem es pildu misiju. Jā. Es nezinu, varbūt tagad man zaspīpēs. Tev ir? Man ir, protams, jā. Tev arī ir? Man nav, man ir tikai viskijs. Tas ir sūdīgi vienkārši saproti, ja mēs būsim uz savādāka vilņa, es tevi nesapratīšu, un tu mani nesapratīsi, vai ne? Jā, tas būtu, man būs zērāja bazars, tev būs šitā psihedeliskais efekts. Nē, es to, protams, arī visu varu vispār kombinēt, bet es tev pateikšu arī, godīgi sakot, es tagad baigi arī dzert negribu vairāk. Es izdzēru kaut kur to pusi. Es biju saticis riktīgāko šizofrēniķi no Polijas nesen šeit pat. Un tas ir pizdziets. Viņš grib uz Krieviju pārbraukt, viņš ļoti mīl Krieviju un Krievus, ienīst poļus, viņš pats polis. Jā. Un viņam ir sieva, kurā ļoti klusu sēž blakām, kaut ko lūrē visu laiku. Neko nesaka, nereizi neko nepateica, bet viņa skatās ļoti uzmanīgi. Ja tu uz viņu neskaties, viņa uz tevi paskatīsies. Jā. Tādi ļoti aizdomīgi personāži, bet es ar šito dalbu jau biju sadzēris to vodkas pudeli mazliet no rīta. Man liekas, ka viņam, viņš teica, ka viņam ir šizofrēnija, vismaz Polijā viņam tā pateica ārsti, bet šeit viņš saka, ka viņam neko tādu nesaka, ka viņam šeit Vācijā viss ir kārtībā, viņš ir veselīgs cilvēks. Man liekas, ka viņš varētu būt ģenerālis Štrīpiņš vai vismaz viens no viņa padotajiem. Es kaut ko tādu esmu dzirdējis Anglijā, ka, piemēram, man darba kolēģi poļi, viņi runāja poliski, bet es jau biju iemācījies poļu valodu, savā starpā runāt, tad viņš tāds saka, tur Lietuva, kurva, perdovi, tur šitas Lietuva, kurva, to же самое, что Polska tieši tas pats viss, kas Latvijā, Lietuvā, tas pats, kas Polijā, ķipa viņi tur savā starpā tur bazarē, un tad viņi tur šancēja Anglijā, un tad Anglijā viņiem viss kārtībā. Polijā viņi tur ir, nezinu, kaut kādi menti bijuši, vai tur cietumā sēdējuši, šitādi čoki. Gan jau kā arī viņiem teica, ka viņiem tur... Polijā viņam neizraksta tās zāles, kuras viņas rakstītu, vai ne? Polijā viņi tur ir šizofrēniķi, bet Anglijā viņi normāli tur var strādāt. Ir normāli cilvēki, tā. Bet man bija labs kolektīvs, man bija... Normāli cilvēki tomēr bija viņi, vai ir? Viņi bija labi, viņi bija vispār viens no labākajiem kolektīviem, kādiem esmu strādājis. Viņi bija ritīgi sakačāti. Jā, viņi bija ritīgi, viņi bija pārkačāti, viņi bija vienkārši tāds sīks tur aizbrauc. Tur Latvijā tur 10 gados tur neiemācīja, kā viņi pusgadu laiku. Pusgadā viņi vienkārši parādīja vienkārši tādu skillsetu, kā tur 10 gados tur Latvijā braukāt, Kia Rio, 10 gadu Kia Rio vai 6 mēneši Anglijā fabrikā. Jā, 6 mēneši Anglijā fabrikā, tas ir the real deal.
Jā, bet katrā ziņā. Jā. Zini, kā tev liekas, normāli cilvēki vispār eksistē? Un tagad tev liekas, un es sajūtu tādu, ka apkārt ir visi bioroboti. Tāpēc, ka es nezinu, vai man ir kaut kāds, huizini kāds piesauc, bet visi par to runā, bet ir tādi, kas kur arī uzvedās kā roboti, bet par to nerunā. Vai... Nē, normāli cilvēki eksistē. Vienkārši saproti, kur ir, teiksim, tā no mēs visi sakam, šitam ir šitā slimība, vai ne? Kas ir normāls, cilvēks? Kas ir normāls funkcionējošs cilvēks? Nu, tāda sajūta, ka filmās viņus tikai var parādīt normālus funkcionējošos cilvēkus. Jā. Man šeit pieslēgumā kaut kāds survival, kaut kāds X stundas čoks. Izdzīvotājs. Izdzīvotājs. Tā kā es pudeļu lasītājs un teltī dzīvotājs. Bet es vairs nezinu. Tu esi tāds, bet tu vari mierīgi kļūt par bezpajumtnieku un tu atradīsi, ar ko nodarboties. Jā, es redzu vientuļas salas Man dzīvot. tāda sajūta no malas vienkārši. Jā, es redzu dzīvot uz vientuļas salas un sarunāties ar volejbolu bumbu. Nē, labi, īstenībā, nē. Man ritīgi pietrūkst. Tā kā ik pa laikam. Man pietrūkst. Tev šitā huiņa, bļēt, es te nesaprotu, ko tu runā, tāpēc, ka tev kaut kā robots raustās balss. Bļā. Kāds sūdīgs signāls, laikam, šeit. Bet man nekā rāda pilnu. Nu, iespējams, ka šeit kaut kā Kaspars būtu iemaisīts, protams, ir tāda sajūta, bet kas to lai zina? Kaspars ir apdrusies. Tu esi manā serverī? Vai tu neesi? Nē, neesmu. Ok. Bet tu biji, tu aizgāji prom. Neesmu. Jā. Nu, jā. Zāja Baltrio, ja? Es godīgi tev pateikšu, vienkārši tā, tu esi vienkārši interesants personāžs, bet es diez vai ar tevi būšu draugs, vienkārši, saproti? Jā. Nu, jā. Bet ar tevi ir laikiem interesanti parunāt. Ot, nu, principā, viss. Nu, jā. Mazliet tāds savādāks skats, ja to tā var pateikt. Uz daudzām lietām. Nu, jā. Un kā tu vispār pienāci pie tā ģenerāla Štrīpiņa? Kā vispār tas viss aizradās? Ar ko tas sākās? Taču jābūt kaut kādam iespējam, vai ne? Nu, pirmais jau bija tad, kad tas bija 18. novembris 2021. gadā, kad man to militāro pieslēgumu pieslēdz, un es pirmo reizi sāku dzirdēt. Nu, es iepriekš dzirdēju to Kasparu un to Dācis Ķūseni, bet 18. novembrī es sāku ritīgi intensīvi dzirdēt tos šizofrēniķus. Man tur, es nezinu, viņi tur kaut kādu huņu uztaisīja, man tur kaut kāds idiots no kaimiņa balkona sāk tur kaut kādas lāzerīšas pa manu logu spīdināt iekšā. Un jā, kopš tās dienas man pieslēgumā ir tas Kaspars un tas Štrīpiņš. Viņi tur runās. Tavā pieslēgumā? Jā, manā signālā. Un tad es jau cik jau... Tu gribi pateikt, ka katram cilvēkam tas signāls ir vienkārši individuālais. Un vienkārši tavā gadījumā tavi, teiksim tā, ļaundari, jā? Tas ir operatori. Bet katram cilvēkam tas ir... Jā, operatori, faktiski, pareizi. Dispečers. Bet katram cilvēkam tas viss ir individuāli. Jā, tev varbūt arī tādi ir, bet viņi, zin kā, tas ir tā kā mikrofonam ir poga on un off, vai ne? Ka tu vari sēdēt tajā bunkurā ar ieslēgtu vai ar izslēgtu mikrofonu. Varbūt tev čuvaki ir tādi, kas vienkārši sēž ar izslēgtu mikrofonu un vienkārši prosta čilo, vienkārši skatās uz tevi, kā tur dzīvo, un tā kā vispār tev netraucē, viņi tev nerunā, viņi tur savā starpā tur bunkurā varbūt kaut ko savā starpā vai ko zinu ko. Bet manā gadījumā vienkārši ir tas Kaspars. Paskatīšos, lai varētu kaut ko... Un viņam tas mikrofons ir ieslēgts tā kā on, skaļums ir uzlikts uz maks, un vienkārši katru dienu viņš bauro bez apstājas uz maksimālo skaļumu.
palīdzēt. Kaut ko tādu biji mēģinājis? Tu man kaut ko sūtīji? Saku, kaut ko tādu biji mēģinājis, kaut kādas zāles vai tam līdzīgi. Pret šizofrēniju? Nu, jā. Es esmu, man viena draudzene, viņai arī pieslēgums signāls, un tad viņa ik pa laikam dzer kaut kādas tās lobotomijas tabletes. Tas ir, ķipā, nevis šitie kaut kādi, tie nav tā kā zānaks, ir nenomierinošie, ja? Bet tas ir tā, ka Tas, kuri taisa tevi par tādu, kā, zini, tu nespēji padomāt. Nu, tevi taisa viņa par... Tu esi vienkārši kaut kāds tur dārzenis, karoči. jā, tu vienkārši guli gultā, tu skaties griestos un nedomā. Nu, ķipā, tu paņem to tableti un tu uz dienu esi, tu nespēji padomāt, tu vienkārši prosti guli. Un tās zāles arī strādā uz pieslēgumu. Piemēram, ja es iedzeru tās, nu, ja arī visi narkotikas strādā uz pieslēgumu, ko es paņemu, tas tā efekts arī uzreiz ar visiem tiem pārējiem, kas ir saslēgti ar tā kā manu prātu. Un tad lobotomijas tableta arī ir tāda. Es atceros to, kas man tā Bet draudzene viņa vājina to signālu. Jā, nu, tāpēc, ka neviens nevar padomāt. Es atceros to rītu, kad es pie tās draudzenes tā kā pamostos. Viņas gultā es tāds guļu, un es saprotu to, ka es vienkārši pusdienu guļu gultā, es vienkārši saprotu vienkārši to, ka man nestrādā smadzenes, es vispār nedomāju, esmu tā kā lobotomizēts, un arī pieslēgumā ik pa laikam es jūtu to, ka viņi eksistē kaut kur, ja, bet viņi nevar neko pateikt, viņi nerunā, jo viņiem arī smadzenes ir atvienojušās, vienkārši visi šitie bunkura iemītnieki arī guļ savā kazarmā, savā palātā, savā izolatorā, nu, kur tie... Signāls. Jā, Nē, viņš nekļūst vājāks, bet signāls mainās. Nu, viņi nespēja padomāt arī tie invalīdi. Un, ikpā man vēl pieslēgumā kāds krievs vārdā Antons, un tad, kamēr es guļu, viņš bija vienīgais no tiem pieslēgumu čuvakiem, nu, tie čuvakiem, bet idiotiem. Un viņš ik pa laikam tās kā, jebать, nahoj, вот этот прикол, блядь. Tā, ka vienkārši visa ķipa tā saucamā slepenā vienība no vienas lobotomijas tabletes ir guļ gultā atrofējusies. Mārcis guļ dzīvoklī pie draudzenes, vienkārši skatās griestos, un visi tie pārējie invalīdi vienkārši bunkurā kazarmā arī guļ un skatās griestos. Tas varētu būt vienkārši iespaidīgs skats. Iespējams, pilnīgi, principā, jā, iespējams. Pilnīgi iespējams. Pilnīgi. Tev nav tā, ka, piemēram, ja tev tas signāls pienāk, un tu pa laikiem vari pat to, ko viņi tev tur saka, tu to saki ar, nu, tu to saki patiešām. Tev viņi to iespiež galvā, un tu to huņu sāc teikt jau ar muti dzīvē. Jā. Es saprotu, šito esmu self-aware. Ir tā, ka viņi šobrīd cenšas uzminēt manas frāzes un manus kaut kādus dialogus, tekstus, ja, ko es pēc tam tev stāstu. Viņi cenšas kaut ko uzminēt, ko es teikšu, lai mēģinātu man kaut kā runāt līdzi. Un tad kaut kādā brīdī uzsīt kaut kādu twistu, lai es pasaku kaut ko, ko viņi grib tur, nezinu, pateikt un tā. Bet viņiem tas, neizdodas. Pārsvarā es pats runāju, un tad tie šizofrēniķi fonā bļauj kaut kādas savas frāzes. Kroši psiho bez apstājas, bet jā, ir cilvēki, kuriem ir tas pieslēgums, un tad tie slēdži operatori, tie pacienti, vienkārši tie cilvēki, viņi runā tikai ar tiem slēdžiem. Viņš pat nemaz nezina, ka viņam tas slēdzis ir pieslēdzies signālā. Un viņš vienkārši... Man liekas, Štrīpiņš varētu būt tāds. Viņš domā, ka viņš ir kāds super krūtais, slepenais spēceģents,
Un viņš tur kaut kāds ir baigais gudrīts vai ko, tur viņš tur runā, bet patiesībā to runā kaut kāds invalīds no bunkura. Tā. Nu, jā. Jā. Bet pie mums baigi to bunkuru nav. Tu zini, kurā valstī ir visvairāk bunkuru attiecībā pret populāciju? Nu, Albānijā. Tev neliekas, ka Albānija. ģenerālis Štrīpiņš varētu sēdēt kaut kādā Albānijas bunkurā? Albānijas bunkurā. Sakos, viņš jau visu kaut kur var būt. Tikpat labi viņš arī varētu būt tāpēc Latvijā. Tā kā tā. Jā. Albānijas bunkurs. Tur, man liekas, ir viens bunkurs uz 4 iedzīvotājiem. Nopietni? Plus mīnus, jā. Jā. Komunistu laikos tur bija šitiem tas, kurš valdīja pāri Albānijai, bija savs pieslēgums ap to laiku. Un tāda kā mazliet šizofrēniska ar paranoju. Zini, domāšana bija. Cik valsts, tik pieslēgumi, cik visādi šitādi kreisie kantori, tik pieslēgumi. Es jau arī varētu pēkšņi uztaisīt kaut kādu savu hakeru grupu, savu kaut kādu bunkuru ar kādiem saviem cilvēkiem, un tad es esmu kā nevalstiska kaut kāda organizācija, kā tāds pirāta kuģis arī ar saviem kādiem botiem. Man obligāti nav jābūt kaut kādai armijai, valstī vai kam. Tas varētu būt kāds privātais kantors, kurš ieparazitē kādā cilvēkā un tad viņu manipulē un kontrolē viņu. Tā, man liekas, tā notiek. Es esmu pārliecināts, ka tā notiek. Tā kāda pašdarbība. Ja viņiem jau pohu ir reāli, bet cilvēkiem ir ģenerālis Štrīpiņš. Cilvēkiem? Protams. Ģenerālis Štrīpiņš bieži vien tur sievietes tur savukārt. Man tur draudzens kaut kādas, kas ir bijuši kāds narkomāns, kas viņš komentē viņas, tā tur ir porno zvaigzne, tā tur vispār tur noiets etaps, tā tur mauka, tur tas, šitas. Un tad vienreiz, kad es satiku ģenerālu Štrīpiņu autobusā, viņš, kā bija izlicies kaut kāds parasts pasažieris, bet viņš pēkšņi sāk ar mani komunicēt. Un es sapratu to, ka visi autobusi ir pilns ar kaut kādu, nezinu, speciālo uzdevumu vienīgi vai huizinu ko. Un tad Štrīpiņš pateica to, ka viņam esot meita, bļa. Un es viņam tāds saku, es viņam neteicu par to meitu neko, bet es vienkārši tāds padomāju, tā kā, bļa, tam Štrīpiņam tā meita vispār ir kaut kāda porno zvaigzne, kaut kāda mauka, tur pēdējā kā prostitūta, kaut kāda kroplena. Tā kā viņš ir kaut kādas pēdējākās kroplās, ne pats tērvas, bet kaut kādas kroplens tēvs. Man tāda ideja bija. Jā, kāpēc gan ne? Ja jau ģenerālim Štrīpiņam kaut kādas meitenes, kas nāk no nabadzīgas valsts Latvijas, viņš atļaujās viņas saukāt par maukām, prostitūtām, porno zvaigznēm, tur kaut kāda noiets etaps, tur šito, tur kaut kāda šitā, ir jau tur nolietota, tā ir tāda, tur izskatās jau tur izžuvusi, bet tā to pašu arī var teikt par to ģenerālu Štrīpiņu meitu. Viņa jau tieši tāda pati kroplena, kā tās turēs, ko viņš tur. Viņš vienkārši kāda viņa ir vaina? Viņa taču nav saistīta ar viņu nekā, vai tomēr ir? Vai viņam ir saistība ar ko? Saistība tajā ir, bet tas nenozīmē, ka, piemēram, meita uzreiz vienāds viņa nodarbojas ar to pašu, ar ko tas Štrīpiņš nodarbojas, vai ne? Vai meitai ir kaut kāds sakars ar to, vai viņa ir filmējusies porno, vai viņa ir... Jā. Tikpat labi jau to jau var pateikt. Tas jau nav, viņš man vienkārši iedeva priekšā ideju, ko es varu darīt, kā es varu izpausties. Kā es varu vienkārši to visu ģenerāļu meitas vienkārši saukāt par maukām, prostitūtām, kroplenēm. Un tāpēc, ka,
ja jau tur tā manām draudzenēm nav nekādas vērtības, tad jau tieši tāda pat vērtība arī nav to ģenerāļu ģimenēm un meitām. Kādas, tu liekas, ir pakāpes viņa ģimenē? Dienas pakāpe. Kāda ir ģenerāla Ko? trīpiņa, kādas ir viņu dienas pakāpes ģimenē? Nē, nu ģimenes locekļiem. Kas vispār pie viņa ģimenēs ir, viņš stāstīja? Viņam meita, tad ir sieva, bet man liekas, tas sievas šķirās laikam, un viņš ir tagad sagājis kopā ar kādu žurku, arī no izlūga dienesta, kaut kādu jaunāku, bioroboteni kaut kādu. Un tad tur ir tagad skandāls, viņi visi tur laikam ir norakstīti. Tā sieva grib atriepties tam vīram, tam štrīpiņam, un tas štrīps vienkārši skraida pa Rīgu kopā ar to žurku, arī to tarakānu no izlūkdienas, un visi viņiem zanās pakaļ, un viņš ir noskrējies, piekus, un, kroši tur pilnīgā dirsā viņiem ir. Nu, viņš vienkārši šobrīd, liekas, ir kopā, es nezinu, vai viņš joprojām ir kopā ar to žurku, bet, kad es viņu pēdējo reizi Rīgā redzēju, tad viņš bija kopā ar kaut kādu jaunāku sievieti. Jā. Zini vispār, ko? Nu, Ja gribi, var, protams, iepist otro daļu intervijas jau reāli, bet vajag izdomāt visādas tēmas, par kurām vajadzēs pasalt. Saproti, ne? Nu, protams, haotiski tas ir arī normāli, ar improvizāciju, vai ne? jā. Bet, ja iepist normālo, teiksim, kā pienākas, tad jau, protams, būtu labi, ja būtu kaut kāds plāns sarakstīts. Jā, bet Kas ir Birdman šitas vispār? arī labs ir. Mēs diezgan veikli runājam. Es arī, smējos, kad tu uzrakstīji man, ka tu esi veikalā, kad es biju atbraucis uz saviem laukiem ar autobusu. Es prazīju, vai tu vari nākt jau tagad uz Voice Channel, uz interviju. Un es skatos veikalā, un es tā saku, ok. Un tad manā pieslēgumā tie jaunie, kas ir pieslēgušies, es tev stāstīju, ka ir, tu teici, ka ģipaši Trīpiņš un Kaspars nosist, ja. Es viņus gandrīz nositu, viņi tā kā no man signāli gandrīz jau, viņi bija ritīgi vāji, viņi vairs nespēja parunāt, bet tad es izlūkdienas vēl pieslēdzu klāt kaut kādas tos invalīdus, šizofreniķus, kas ar mani runā, viņi vēl paralēli cenšas atkačāt to rasno kroplu Trīpiņu un pēderastu Kasparu. Un tad viņi prasīja, kas tu tāds par čoku? Un es tā saku, tas ir fucking nīķis, viņš ir fucking, viņš ir tā, ka mums būs 50 gadi, piemēram, ja. Nu, ok, tu saka, mēs nebūsim čomi, ja, bet es vienkārši stāstu kādu tādu vīziju, kas man ir, ķipās dzīvē bijis, ka esmu ar kādiem gaisa desantniekiem kopā tur dzērs, pirtī ar pliku krānu, viens otram mecis ar petardēm un tā. Kā tā. Tāda vīzija tev ir, ja? Nē, tā nav mīzija vīzija, tā ir vienkārši atmiņas, vienkārši to pielīdzināju tam džekam, ar kuru es tā darīju. Jā. Jā. Nu, viņš jau viņš jau ir, no cik jau tur, 60 gadi. Viņš bija. Tur tā problēma, tur tā lieta, tā sakot, tēmas, par kurām mēs domājam, laikam, tomēr ir pilnīgi dažādas, bet uz viena viļņa mēs kaut kādā ziņā tomēr esam. Man liekas, ka man arī iespējams drīz tas signāls sāk stiprināties, jo godīgi sakot, man tāda sajūta, ka kaut kas agri vai vēlu tomēr aizies greisti. Jo ir teorija, ka man tas signāls arī varbūt iepriekš ir bijis tajā klusuma režīmā, ko es tev stāstīju, ka man arī varbūt tas Kaspars bija, viņi visu laiku to mikrofonu izslēdzis, un viņš ir, vienkārši sēdējis tajā bunkurā, neko nedarījis, un tā. Un tad tur ir kaut kas notika, jā, mēs tur viens otru, es ar kādiem hakeriem sāktu uzsēties, un viņi uzlauz to Kasparu. Jā, bija tā, viņi vienkārši sāka saukt kaut kādus faktus, es vienkārši tikos ar saviem draugiem, un tad bēgšiem, mēs dzeram šņābi, un tad viņi sāka stāstīt kaut kādas baigās situācijas par kaut kādu čuvaku.
Un es tāds klausos, un viņi tur turpina runāt, jā, tur kaut kāds tas Kaspars, jā, kaut kāds, Kristians Kristofers. Kaut kāds Kaspars, Kristians Kristofers, un es vienkārši pēkšņi dzirdu to, ka Kaspars gandrīz nosprāgs manā pieslēgumā. Tu pazini kaut kur. Nezinu, kāpēc, bet man Discords pateica to, ka izskatās, ka tu neesi aktīvs tagad Discordā, nerunā. Jā. Nezinu, kas par huiņu. Es Tā jau ir kaut kāda gandrīz. šizofrēnija no Discorda puses. Nu jā, es arī turpināju šizofrēniju. Tu tā kā pazudīji, un es tāds, kā tu, es domāju, ok, būs. Tu esi tā kā kvītojis sarunu, un es tur gribēju noslēgt savu to stāstu, un es izstāstīju, kā man čomi arī no kaut kāda izlūga dienesta. Liekas, viņam tur vairāk ar armiju kaut kāda saistība. Tieši to armijas slepeno izlūkdienas, un tad viņi kā viņi uzlauza Kasparu, viņi meklēja to Kasparu, un viņi saprata to, ka tas Kaspars ir tā kā manā pieslēgumā, un tad viņi man uzskakoja kaut kādā veidā, viņi vienkārši izstāstīja, viņi izčamdīja to Kasparu no visām pusēm, un visu, un kopš tās dienas, kopš tām visām reizēm, kas tikos ar saviem tiem draugiem, Kaspars ir garīgi slims, skropls, disfunkcionāls. Un es vienkārši tagad staigāju no seju, un es vienkārši jūtu to, ka manā pieslēgumā ir slims slēdzis. jo tās visas sarunas, viņi ir vienkārši traumatizējuši uz visu dzīvi, un viņš vienkārši mirst nostur. Un es vienkārši turpinu par to runāt, jo tas ir, es vienkārši pats varu normālāk tā kā pafunkcionēt kā cilvēks. Un plus vēl tas palīdz. Tas palīdz cilvēkiem, kuriem arī ir līdzīgas kaut kādas situācijas. Un kaut kādā ziņā tas ir arī, es negribu, stilīgi. Man liekas, labāk šitā darīt, nekā klausīties kaut kādās ģenerāļu strīpiņu pavēlēs. Kā tieši atmaskot tos visus kropļus un dzīvot uz šitādu stilu. Turēties uz šitādu stilu. Runāt, teiksim. Vienkārši palaikiem, zini, tev nav tādas palaikiem domas, ka tu esi palaikiem pārāk vecs, lai izmantotu Discordu, tu esi pārāk vecs, lai kaut ko to darītu, lai kaut ko tas tev interesētu, lai kaut kas tāds tev patiktu. Tādas domas tev gadās palaikiem, vai ne? Cik tev gadi tagad ir? Tagad jau 25. 25. Man tādas domas bija no 20 līdz 25 gadiem kaut kur. Man arī, jā. Jā, tas tajā posmā, kad man palika kaut kādi 19, 20 gadi, es vienkārši katoju, pārtraucu spēlēt datorspēles, kuras bija ļoti daudz. Bļāviens, veci tas pats, pilnīgi tas pats. Es 19 gados biju savu kompi pārdevis, lai pabuhātu ar korišiem. Jā. Kad es pārtraucu klausīties kaut kādu mūziku, kas man patīk, ko es esmu klausījies jau tur, 10 gadus, es tā saku, šī ir bērna mūzika, es šo vairs neklausīšos, jā. Man tagad ir jauns žanrs, kas man patiks, jā, es tā kā pilnībā mainīšu sevi, un visu, ko es iepriekš esmu darījis, ir, tas ir, tagad šis ar to tur neviens šitā, un tad vienkārši, tas vairāk nav forša. Jā, un tad no 25 gadiem es sāku domāt, kāds es fucking, blaģi, bija idiots? Ka es vienkārši... Jā, man pilnīgi... Jā, kas tā par stulbu ideju, ka es vienkārši esmu atteicies, man pienāk, tas ir kaut kāds sociāls, kaut kāds konstrukts, kaut kāds debilsums, ka tagad no 18 vai cikiem 20 gadiem tev esi tagad pieaudzis, jā, un tev pēkšņi ir jāmainās, tev ir jākļūst par kaut kādu tagad pieaugušo, un, kaut kāds idiotisms, kaut kāds, man tas idiotisms bija iekšā. Kas vienkārši, ka es no kaut kādām labākajām savām lietām atteicos daudzām, bet dažas es saglabāju, un tas ir tikai labi. Un uz tām labajām arī tas viss turās, un tad es tagad ņemu atpakaļ pilnīgi visu, kas ir tā kā piederējis man, kas ir man paticis, man interesēs, un tas man padara to tā kā stiprāku un stabilāku.
Principā tā ir tā doma. Es tev pilnīgi, principā, varu piekrist, tāpēc, ka, jā. Jā, nu, jo disku. Man vēl tagad joprojām gadās tādas domas, ka, es jau esmu pavadis, lai visu šo darītu, bet tajā pašā laikā, cik kāda nahuja atšķirība vispār? Kam tas viss piš? Jā. Man Discords liekas krūts. Man tagad būs nākamgad jūnijā 35 gadi. Un es domāju, tās, es tagad Discordā taisu šos podcasts. Un tur nezinu, tur kaut kādas tās pilnās versijas, tur kaut kāds 100 cilvēki YouTube'ā nostās. Bet tas ir ahuēni. Ir kaut kāds čūks, kurš vienkārši pēkšņi ieslēdz LV Moga podcastu, noklausās to stundas garu, un tas, jā, tur vienkārši čūki par kaut ko runā, viņi vispār neko netēlo, tur katra intervija ir kaut kādā pilnīgā pohujā, tur vienā reizē viņš tur ir piedzēries, tur otrā reizē viņš ir gandrīz aizmitis, tad vispār citādi nevar parunāt, vienkārši kaut kādas 10 minūtes nekas neskan. Nu, un, jā, kāpēc gan ne? Visādi sūdi gadās. Jā. Ar to visu, teiksim tā. Bet rēcīgi, nē, ja ir cilvēki, kuriem tas patīk, tad, zini, es nezinu, kā tev visu dzīvi gribētu tā, lai cilvēkiem būtu, teiksim tā, jautri, lai viņiem būtu smieklīgi. Jā. Es no sevīm paliekiem klaunu vienkārši pataisu, bet it kā tas sanāk man par ļaunu, it kā parasti. Bet cilvēks pareizi, cilvēkam tas patika, tāpēc. Tāpēc, ko nē. Man viens čoms atzīnās, es zinu, ka man bija kaut kāda 27 gadu jubileja. Es tajā laikā studēju Kultūras akadēmijā kino režiju, un es biju uzaicinājis visus savus kursbiedrus ciemos pie sevis, bet es tā darīju vienmēr. Es vienmēr rīkoju dzimšanas dienas. Es nekad neesmu bijis tāds baigi bagāts. Vai parasti, ka man bija dzimšanas diena, man parasti bija alga, ja, un tas vienkārši par to visu algu tur vienkārši nopirku šmīgu, paēst, lai ir visiem, un tā. Un uzaicināju ciemos visus savus čomus tur Rīgas dzīvoklī. Un tad visi vienkārši noballējās, tur nocērās, pierījās. Un tā jau bija kaut kāda jau otrā diena, ballītā jau. Un tad mans klasbiedrs tāds saka, Mārci, šitā vispār ir baigā ideja. Ja? un viņš man to stāsta, un es par to nebiju tā kā iedomājies par to, ka es māku uzstāties, ka es māku rīkot pasākumus, un visi tā kā pie manis nāk ciemos, un tas ir tā kā nereāli krūti. Bet es to darīju tikai tāpēc, tas man vienkārši pašam patīk, man tā kā patīk pasaukt pie sevis tur čomus, tur uztaisīt tur kaut kādu ļembast, ja? un visiem ir ahuēni, ja? Un tad vienkārši es visu regulāri rīkoju pie sevis šādas tusiņas. Un viņš man pateica to, ka tas ir, tā kā viņš man ritīgi ciena par to, ka es pie sevis rīkoju ballītes. Un tad es tāds, man šito pateica 27 gados, es par to pats nebiju pirms tam iedomājies, ka tas tā varētu būt. Bet visiem ir savs skats uz lietām, katram ir savs, iespējams, kaut kādā. Vispār, ja es to pateikšu tā, es agrāk te vispār nebiju sapratis, bet cik daudz tas ir, tāda kā lieta, kura katram var būt pilnīgi sava. Katrs to var sev kaut kā interpretēt pilnīgi savādāk. Šeit ir svarīgi, vai vienkārši padomā sakot, kāds tur šizofrēniķis, es viņu vispār neklausīšos, vai vienkārši mazliet cilvēks aizdomāsies. Tas kā iemesls, zini, mazliet varbūt padomāt. Jā. Tā. Ja, kur es esmu nahu? Jā. Saku, tāds kā labs iemesls aizdomāties, un jā. Nezinu. Nekādu plānu baigo nav, es nezinu, ko. Tev vispār, tev kaut reiz dzīvē bija kaut kāds čotkais plāns, ko tu gribi sev uz nākotni un pie kura tu pieturējies? Jā.
Man šobrīd ir plāns atbrīvoties no pēderasta Kaspara un no visiem tiem pieslēguma šizofrēniķiem, jo man viņi nahuj nav vajadzīgi. Tas ir mans plāns šobrīd. Bet man vienmēr ir bijis Un plāns. kā viņu var Mhm. panākt? Nu, šobrīd ir efektīvs veids, ka tas, ar ko es šobrīd nodarbojos, ka, piemēram, es ar tevi runāju, tā kā veidoju šitos podkastus un visu kaut ko, kas vienkārši tajā pašā Discordā darbojos, TikTokā. Tas rāda kaut kādu destabilizē kaut kādu situāciju tur viņiem savā starpā tajā bunkurā, jo viņi tur visi pa lielu dzīvo kaut kādā paranojā, šizofrēnijā. Viņi tur iepriekš būtu dzīvojuši, tur nezinu, tur riķi, tur slepeni, tur ko savā starpā komunicējuši un tā tālāk. Bet tagad tieši šajā spārnā par to tiek skaļi runāts. Un viņiem, tiem invalīdiem, kas tajā bunkurā parazitē, viņiem ir baigās problēmas. Jo viņi slimi galvā. Tie Signālā. pār. Tas, ka viņi slimi, protama lieta, bet dispečeri, viņi vispār savā starpā kaut kā komunicē, kā tev liekas? Piemēram, manējais dispečers, tavējais, tur vēl kaut kā dispečers. Tas ir atkarīgs, no tiem. Man vajag pievērt pie kaut kāda varbūt šizoīda, kurš vēl ir uzzīmējis, kur tās visas mājas, kur visi tie spārni atrodas, kur ir kaut kāds tas tā klaču māja lielā, kas ir tā kā visa valsts, kas ir tā kā tautas kanāls, kas ir trako māja, ko zinu, kas ir atkal šitie te kaut kādi īpaši tur slepenā es zinu, kā viņi komunicē savā starpā, visi viņi komunicē gan jau savā tā kā cietumā, gan jau, bet zinu kā. Kurš tur vispār ir galvenais, un vai tās mājas ir savienotas kaut kādā ziņā, vai tas, nezinu. Bet, bet tur ir sarežģīti viņiem, jā, ar to komunikāciju. Bet tā sistēma ir veca, pirmkārt. Viņi ir tā kā tiešām kā telefonu, tā kā, lai es tev sazvanītu, jā. Man ir jāzvana kaut kādam vienam operatoram, tad man ir jāpasaka viņam, kuru es vēlos sazvanīt, un tad viņš saliek vadiņas kopā manuāli, jā, un tad mēs ar tevi savā starpā varam komunicēt. Man liekas, pat vēl lēnāk tā sistēma. Vienkārši, lai viņi izmantotu Discord, man liekas, ka no Discord jebkurā gadījumā klausās. Man liekas, ka tiek ieraksts, zini, un tādā ziņā man tāda sajūta. Bet viņiem savā starpā vajag pilnīgo konfidencialitāti, vai ne? Jā. Tāpēc runāt par Discordu visi nedarēs. Jā, varbūt tā sistēma ir vecam, bet varbūt. Ja tā bija dispečeri, tā kā kaut kādā ziņā, ja viņi kaut kādā ziņā, bet ja viņi tajā bunkurā, ja viņi ir vienā ēkā, un viņi tiek līdz tam klusajām galam, kur tas slēdzas pašā galā, tas pedofils Kaspars, kurš izolatorā dzīvo un kakā podiņā, un ģenerāls Štrībiņš viņam nāk. Nevar būt, ka visas valsts signāli ir vienā, teiksim, tā ēkā, jo katram cilvēkam ir savs signāls, mēs to iepriekš noskaidrojām. Tas ir, tas ir pareizi cita ēka, pareizi cita ēka. bet ja kāds klausās un kādam dispečers saslēdzas atrodas tajā pašā ēkā, kurā ir tas fucking Kaspars, un jūs zināt, fucking, kurā tajā palātā, izolatorā viņš atrodas, tajā fucking klusajā flangā, kur visi tie kreisie pēderasti, tad vienkārši aizajiet viņiem, un gaidiet brīdi, ka viņš vienkārši ies ārā tur pusdienās vai nezinu, savu podiņu izliet naktī, jo viņš ir paranojiķis. Un kārtīgi, atšķelkājiet nahuj to kroplu. Protams, ir ritīgi pretīgi pieskarties tādam, bet tad vienkārši sitiet viņu nevis ar kulakiem, bet vienkārši ar kādām beisbolkām un vienkārši nositiet vienkārši to fucking kroplu, nahuj to šizofrēniķu pedofilu. Tik daudz izdzēršanām. Cik daudz man ir izdarts? Jā. Es varu parādīt pa kamerai, kāpēc ne.
Nē. Līdz. Давай. Сука, суди vagā! Principā. Nu, man ir lūk kaut kā tā. Man ir kaut kā tikko tu savādāk izskaties. Tu izskaties, Savādāk? jā, tu izskaties Kā es izskatījos iepriekš? Es nezinu, tev izskaties tagad krūtāk. Stilīgāk. Krūtāk? Jā. Principā, jā. Stilīgāk? Tad nezinu. Ai, bļāviens, vec, es nezinu, kas notiek ar manu dzīvi. Principā, pagājušo nedēļu biju pircis zāli. Un man 5 grami pietika līdz par šim brīdim. Man vēl pašam lūk tikko palicis. Diezgan nav sūdīgi. Normāli. Es gribētu tādu pašu maisiņu. Varbūt uz nedēļu vēl kādu Es gribētu maisiņu ar šitām trim strīpiņām. Jā, es gribētu tādu maisiņu, bet nevis ar zāli, bet ar kaut kādu rozā pulverīti, kaut kādu rozā amfi. Nu, bet tas laikam ir tas mefedrons, kas ir līdzīgs. Nē, mefedrons ir pilnīgi cita lieta. Cik es zinu, mefedrons ir dauneris. Spīts, šitais tanamfis, tas ir arī cita lieta. Jā, protams. Bet mefedrons, nu redzēju taču tos video skaties, tur, kur Krievijā kaut kāds čelis un viņš augšā daudz skatās. Stāv uz kājām, skatās uz augšu un tā vienkārši karājas. Es tāds redzēju, jā. Un, karači, šitais jau arī ir tā huņa. Tas mefedrons, jā? Ar to tas arī un ir saistīts. Okay. Cik es zinu, jā. Nu, viņu vēl sauc par sāli, soļu. Tas bēfsalts. Tas man liekas kaut kas cits. Nu varbūt tas ir... Tas cits, man liekas, bēfsalts tā ir cita štela, bet cik es zinu, pie krieviem tas ir mazliet tur viņiem savādāka. Visa tā huļņa. Jā, bet tas ir cits. Jā, man tā bija no LSD tikai. Es nezinu. Kā tev bija ar LSD? Vispār patika, nepatika? Nē, tas man bija ar LSD, kad es biju ar amfetamīnu sajūtas kopā. Tad es šitāds stāvēju, skatījos uz griestiem. Un kaifoju. Man bija vienkārši kombinācija. Skābe un spīts. Un tā. Man draudzene rakstīja, ka viņa man vairs nedraudzēs. I'm so done with you. Es viņai apsolīju uzsīt tetovējumu. Man nav daudz naudas. Es gribu savu tetovējumus jaunus. Es taisīšu seriālu Experiments Lane. Un šitās rokas man te free spots. Šeit man būs Lane vakur. Un es vēl taisīšu Crash Bandicoot. Jā. Iekrašot var. Vai arī morsku jāizbrauc uz to Rīgu, vienkārši viņai to, ka es nevaru tik daudz viņai samaksāt, ka es viņai samaksāšu mazāk, bet vismaz es to tetovējumu būšu uztaisījis un būs mieres. Man nebūs tās lesbiešu drāmas, jātaisnē tāds. Tipā es ar tevi vairs nedraudzēšos, nerunāšu, šī pēdējā reize dzīvē, kad tu ar mani runāji, jā, viss šitais. Un tā. Baigi lago, godīgi sakot. Es kā saprotu, pie tevis tur nav tas labākais internets laukos. Jā, noslēdz kameras nost ir, ne? Baigi ļučī. Jā, tur tā problēma. Bet tu labi izskaties. Gadās, ka mazliet ieķeras kaut kas. Tu labi izskaties. Zinies, pārmies laiku, kā ar buhāju un visu pārējo, es kaut kā sāku izskatīties vecāks nekā es biju. Jā. Šeit kaut kā mazliet mazāk sākot buhāt un vairāk zāli pīpēt, tas kaut kā sāku izskatīties jaunāks. Iedomājies, armijā par mani smējās, ka es izskatos ne uz saviem 24 gadiem, ka es esmu vecāks izskatos. Šeit bija reikuši par to, ka es neizskatos uz 25, ka man ir kaut kāds 21, 22, 23. Jā, tad izstās jaunāks arī. Nu, ne jaunāks, bet tu tā kā cits ceļš, ķipa, kaut kas tāds. Nevis cits ceļš, bet vienkārši.
Gojās. Nu, kaut kāds prikols. Es to tādas puses varētu paskatīties. Jā. Jā. Tā kā, jā. Ja mēs jau runājām, tas bija kaut kad jūnijā, ja, kad mēs sazinājāmies pēdējo reizi. Pagaid, es tur biju pieminējis, ka es gāju projām no armijas vai nē. Man liekas, tas bija maijs kaut kāds vai iespējams pat arī aprīlis. Nu, katrā ziņā, ka mēs runājam, es pilnīgi neatceros ne kripatiņas no tā. Es tikai atceros to, kad mēs abi saskatāmies, katrs parādām, kāds mums ir pudeles. Tāpat un aizgāja sarunas. Un pārējās sarunas pilnīgā pohujā. Vienkārši es atceros to momentu, kad es tā kā ieraugu tevi, un tad es ieraugu pudeli rokā, es parādu savu pudeli, ja, un tad tas ir, kas man ir atmiņā no tās sarunas. Kas ir Mersija? Mersijā ir arī viens no manā militārā pieslēguma varoņiem, bet tas ir no cita bunkura. Tas ir... Cits tās. Bet bija kaut kāds saskarstība ar viņiem, vai ne? Ar to. Nu, man ir vairāk pieslēgumu. Es jau arī, kad tu braukā ceļā pa pasauli, tur jau, katrai valstī ir kaut kāds savs pēcdienests. Un Es atcerējos par to veķa burgeru video, pagājis aizmirsu, ka tu par to izliki kā video. Viņš atnāca. Aizburgers. Un pirmo reizi es mēģināšu veķa burgeru. Zini ko? McDonald's Vācijā ir tāds sūds, bļē, tas ir pizdzēts, man vispār negaršo. Nu, riktīgākā huņa, Hesburgers ir daudz garšīgāks. Jā. Bet es braukšu, laikam, rīt uz Hesburgeru. Nu, ja es nebraukšu. Es nezinu, cik es naudas atdotu, lai vienkārši iekostos dubultajā siera burgerā ar dubulto gurķu majonēzi. Bļā, es rīt paņemšu stabilu veselu lielo Hesburgeru komplektu. Tad vēl šito paprikas mērcīti. Uz ahujēnais burgerīts. Klāva, tev alkohols nenosit nost apetīti? Nē, esmu diezgan rīīgs. Tāpēc, ka man bija kaut kādi 19 gadi, un es sāku viens pats dzīvot. Nu, tā kā es aizgāju prom no ģimenes. Tad es paliku nabadzīgs. Un es ēdu pārsvarā tikai makaronus ar kečupu vai majonēzi. Un kopš tā laika man ir kaut kāds bats. Nu, to, ka man visu laiku, tā kā, ja ir iespēja kaut ko paēst, ierīt, kaut ko pagaršot, vai, nu, kaut ko, tad es vienmēr tā kā izmantoju to iespēju. Tā kā, ja man kāds piedāvā kaut kādu šokolādes gabaliņu, vai kaut kādus vienkārši saldumus, vai burgerus, vai vienkārši kaut ko tur padzērties, es tās, jā, man nav vajag, man ir ritīgi rēt, man praktiski nekad nav tā, ka, nē, es esmu jau paēdis, man negribās, man nav apetīti šobrīd, bet ja man piedāvā kaut ko, es vienmēr paņemu, un ja es aizēju kaut kur ir kaut kāda banketa, kaut kāda branči, bufets, tad es vienkārši piekroju pilni šķīvs, un vienkārši ēdu. Un es arī tagad, kad atbraucu uz laukiem, es arī pat kodiem tur 50 € sapirkos visādas snekus, lai man ir ko ēst. Visu nedēļas nogali. Jā. Vienkārši nē, man ir mazliet savādāk. Man vienkārši nosit nost apetīti pilnībā, nu man sapisis. Man liekas, kuņģis vienkārši jau ir godīgi sakot, jo es esmu tik daudz atzēris, ka dirsēm. Nespēja baigi kuņģis jau kombinēt alkohola pārstrādi kopā ar ēdiena pārstrādi. Jā. Bet kaut kā tam visam tomēr beigās vajadzētu sākt jau strādāt. Cerams. Labi, es piedāvāju vispār iepist pa glāzē. Vai mēs jau stundu runājam, kaut kā laiks ātri palīdot? Jā.
Normāli saruna. Nē, es neteiktu, godīgi sakot, ka normāla saruna. Viņi ir nenormāli. Nē, vienkārši varētu būt labāka. Jā. Bet tie ir uz improvizācijas, vai ne? Jā. Es jau vispār tagad, Kā arī... es vispār zinu, ko domāju. Kad es klausos kaut kādus savus podkastus, un kur es ķipā izsekos kaut ko, ja, kur es stāstu kaut kādus notikumus. Un es klausos, un es to stāstu kaut kādā pilnīgā pālī varbūt. Un es dzirdu, ka es dzirdu to, ko es gribu pateikt, bet tas ir izstāstīts vienkārši tik briesmīgi. Tā, ka, ķipa, to ideju varētu saprast tikai es. Un tad es tāds padomāju, tas ir ahuēn krūti, ka tas tā ir. Nu, ķipa, man nav jācenšas kaut ko izspiest ārā no sevis. Tur tagad, nezinu, zvanīt tagad tev ar plānu punktiem, jā, pieturpunktiem, kur ir kaut kādi izklāsti, kur es pēkšņi nolasu kaut kādu puslapas garu pārspriedumu, ko es esmu iepriekš sagatavojis, uzrakstījis, kur es esmu kaut ko skaidru un gaišu, tur, nezinu, izskaidrojis. Nu, tas, ka tas ir tādā pohujā, man liekas, ka tas ir kaut kādā ziņā krūti. Piemēram, tu tik tikko, piemēram, saiki no sejas izspiest ārā, jo bieži zini tāda neveiklais klusums. Zini, kas man ir besīja neveiklajos klusumos, kad divi cilvēki runā? To, ka tu vienmēr domāsi, ka tā ir tava vaina, bet pēc idejas tā nav tikai tava vaina, vai ne? Man nebija neveiklais. Pareizi. Nu, ok. Es uzskatīju, ka man nebija neveiklais klusums vispār. Neveiklais klusums bija Man likās, ka tur bija tā. Jā. Ne, man viņš nelikās neveikls. Nē, Es pat vispār nepiefiksēju klusumu nemaz. Nu tā, jā. Nu, tur, Tu kaut kā spēji atvienot vienkārši paranoidālās domas, atspiesties nostos uz strīpiņu, un tev tagad uz visu ir pohuj, godīgi sakot. Man tāda sajūta, ka man tāda privilegija pagaidām vēl nav. Tāpēc, ka es nekad neesmu. Ir lietas. Jā. Ir lietas. Nu, turpin runāt. Nē, turpin runāt. Es izārstēju, man liekas, par savu paranoju. Bet, kad es vienreiz paņēmu kādas Golden Teacher sēnes, tad man pazuda vienkārši vispār. Bet tāpat nebija paranoja. Vienkārši ir kādām personām, cilvēkiem, nu visiem tas ir, ka tu vari palikt ļoti paranoisks. Nu, ka tu vienkārši par kaut ko čato, ja, tur ar cilvēkiem runā, ja, ko tu padomās, menti, ja, vai tie, kas mūs noklausās, ja. Nu, tā, ka vienkārši šādi, tagad es runāšu vispār tādos kodos, es marihuānu zāli tagad saukšu par PlayStation diskiem, ja, un tad pēc kaut kā laika es arī mainīšu to vārdu. Jā, PlayStation diski es saukšu tagad par plediņiem, ja, vai tev ir kaut kādi 3 plediņi. Playsīši, tagad ir plediņi, ja, pēc tam plediņi būs pludiņi, ja, es gribu tur pludiņus no tevs paņemt. Nu, tā, ka vienkārši pilnīgi debils, nu. Vienkārši, ja tev vajag marihuānu, vienkārši uzrast, kroč, es gribu sakurīties, es šovakar būšu, man 3 vecenes nāk, students pie manīm, man vajag 10 G, un Viagras paku, Plus, vai tev nav vēl kaut kas, kas lai vecenēm, lai es varētu viņām dzērienam klāt, piejaukt, lai mēs varētu sakurīties marihuānu un tur 4 tā normāli nopisties. Nu, tā. Lūk, tagad atkal skaties, piemēram, tu ideāls piemērs. Tu iesāki tēmu runāt. Jā. Es nezinu, kā viņu turpināt. Tagad būtu neveiklais klusums. Bet vienkārši tāpēc, ka es par to sāku tagad runāt, tā neveiklā klusuma viņa nav. Mēs vienkārši varam parākt. Nē, man vienkārši pieslēgumā ir kaut kādas vecenas, kaut kādas debils, aprobežotas. Un kad es vienmēr stāstu kaut ko par šādām tēmām,
ko es jau izmantoju gandrīz kā tādu strateģisku mehānismu vai tādu strateģisku komunikācijas veidu, kur es vienkārši stāstu par kaut kādu, Piemēram, tikko, ko es stāstīju, ģipa, vai nav, ģipa, kaut kādas šitās te tabletes, ar kurām nosauc zāļot. piemēru kaut kādu. Es saku, te piemēram, piemēram, vai es prastu, vai no tevis var nopirkt kaut kādas zāles, ģipa, ar ko var sazāļot vecenes, piemēram. Lai varētu viņas aizvilkt uz viesnīcu un izpīst. Ģipa. Un tad tās vecenes manā pieslēgumā, viņas ritīgi triggerojās ar šādām tēmām. Un tāpēc es savā ikdienas komunikācijā cilvēkiem es bieži pieminu. Es runāju šitā, es vienkārši stāstu, ģipa, ročē varētu tur, tagad sazāļot kaut kādu veceni nāhu un izpīst. Un tad vienkārši tajā manā pieslēgumā tās šizofrēniķis vienkārši karās augšā. Un tā. Bet tas ir viens no veidiem, ģipa. Piemēram, Kaspars karās augšā no tā, ka vienkārši. Tev šeit? Bļa. Sūds. Bļa. Jo. Halo. Bļaļ. Ēt. Jo, man pazudnēs. Kas te notiek? Jā. Kaut kāds sviests. This is Kraken, the easy way to start exploring crypto. On-ramp and I wouldn't say that I'm jealous, but I want to wear your skin. Go all the places you have been. Trade out
'Cause I'm the crash if you're the goal. One superficial, nothing hard. Plastic is girlfriend material. I guess that I'm just invisible. I wouldn't say that I'm jealous, but I want to wear your skin. Go all the places you have been. Trade our clothes to fit in. I wouldn't say that I'm jealous, but I want to wear your skin. Cool blonde bimbo, real thin. I'm not jealous, but I give everything. I wish you'd look at me and tell me it's not true. Let's find a quiet place to talk, just me and you. You're everything that I wanna be. Cruel egomaniac, sweet teenage dream. Our skin sparkles in the sun. Both so graceful as she ran. Look at your hair blowing in the wind. I wonder what taste her body holds within. Cut her open, cupcakes and lip gloss. Smell her perfume as she lips. Refrigerated organs for a day. Maybe then I'll finally feel okay. I wouldn't say that I'm jealous, but I want to wear your skin. Go all the places you have been. Trade our clothes to fit in. I wouldn't say that I'm jealous, but I want to wear your skin. Cool blonde bimbo, real thin. I'm not jealous, but I give everything. I wouldn't say that I'm jealous, 'cause I hate all that you are. What you represent, designer clothes, the hair, the money, it only matters how you present. No, I'm not jealous, but I give everything just for a day. To feel like you, seen from the inside, for I'm worth it, I have to say. I wouldn't say that I'm jealous, but I want to wear your skin. I wouldn't say that I'm jealous, I just hate letting my skin go in all the places you have been. Saying I just don't fit. I wouldn't say that I'm jealous, but I give everything. Cold on bimbo, real thin. I'm not jealous, I guess somehow. I guess Nu, ja Nīģis nebūs 3 minūšu laikā. Ir 22:52. Manā militārā pieslēgumā Dārta saka, ja Nīģis nebūs 22:55. Šī vakar šī vakar intervija ir oficiāli noslēgusies. Jūka pazuda. Dārta dibena. Man pazuda nets.